Sveika, mana tauta, runā karalis. Pie mums šodien ir tauriņu puika, koka puika, galdnieka dēls, Roberts Kroģeris. Kur tu vispār mācies? Esmu no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas. Roberts, stāst man, kur tev radās šī unikālā ideja taisīt tauriņus? Tauriņas ideja radās pavisam vienkārši. Mums skolā ir kā obligāts jātaisa skolā mācību uzņēmums. Un bija jānonāk pie idejas, nonācām pie koka tauriņiem. Tā kā, jā. Jūs var apstīties? Droši var apstīties. Tad vienkārši parastais klasiskais tauriņš, tikai izveidots no koka, jo, kas ir kā atšķirības simbols, ekoloģijas simbols un tāpat arī individualitātes simbols. Un, jā, šie koka tauriņi ir iespējams iegādāties ikvienam, un tagad jau mēs jau to mēģinam izplatīt arvien tālāk. Dzirdēju, ka tu biji prezidents. Vai tas ietekmēja tavu izvēli tā kā virzīties uz tauriņiem, tomēr kā augstāku personu, kaut kas tur jāpieliek pie tā kakliņa? Nē, gluži tā nebija. Vispār patika tauriņi un patika darboties ar koku un izdomājām, kāpēc gan ne izveidot koku tauriņu. Un ne, tas prezidenta darbs galīgi man neietekmēja SMU izveidē, jo es jau biju beidzis savu darbu pēc tam, kad tikai izveidoju SMU. Tā kā atlaists jau bija un tad sāk kaut ko tomēr izlīgts no tās bedres, ja? Tā kā vairs nemaksā prezidenta algu, tomēr kaut kur jāpārņem pie graša. Kaut ko jau jānodarbojas. Tu minēji, ka tev patīk tauriņi, tā kā tu esi tā kā dabas bērns, tur lido līdzi viņam ar tauriņu ķeramo ķerviņus. Nē, es biju domājis, man patīk nesāt tauriņu kā aksesuāri, tieši tā, jā. Es tā novēroju, tev tāds pulkstens arī, ja? Zakts vai īsts? Īsts arī no koka, jā. Es varu vēl palīdzīties, man tur... Lielies. Lielībnieki mums patīk. Rītīgs koku mīļotājs, esmu ekoloģisks cilvēks, jā. Varbūt drīkst apsīties? Droši. Jā, un jebko var izveidot no koka, tad tas mums visiem zināms. Visiem zināms. Un vai ir kādas citas krāsas pieejamas šādiem tauriņiem, piemēram kā zaļš stils? Jā, protams, ir pieejams gan dažādas formas, ir pieejams arī auduma maiņa, gan arī pats materiāls, jo, piemēram, šis te ir ozols, ir iespējams arī no oša, no sarkankoka, no kāda koka izveidot, kādu jūs vien vēlaties. No pīlāģa jūs taisat? Pīlādes baigi grūti taisīt. Tad mēs esam vīlušies jūsu firmā, diemžēl. Bet nekas, man tomēr patīk. Es domāju, kā tu biji mums ciemiņš, tu varētu arī uzdāvināt visiem mums tādu, ne? Es padomāšu par šo iespēju, jā. Tad tu tā kā tomēr vēl neesi ar mums tā kā uz vienu roku, tomēr tu nevēlies, lai mēs reklamējam tev katrā raidījumā, jā? Tu mums neusticies? Es, protams, jums uzticos, bet, saprotiet, tas ir ļoti liels darbs, tās pat kā jums, tāpēc... Tāpēc tomēr tu būsi skops. Nē, es padomāšu. Tagad domās. Ja jūs mani vēl aicināsiet, tad skatīsimies. Un ja mēs tev vēl uzaicinām, ko tu mums piedāvās nākošreiz? Kā tauriņu ar 3D bildīt virsū, kādu laseršovs? Es izdomāšu kaut ko ļoti īpašu. Un kas tas būs? Tad es izdomāšu. Piemēram, tagad 10 sekundes tev dodu. Ko tu liksi iekšā? Ko tu? Viena traka ideja. Izgriezt tauriņam vidu un atstāt, varētu teikt, kā tādu rāmi. Un tas būtu kaut kas pavisam tāds ekstravagants. Bet ja čalim ir spalvains kakls, kā tur spīdēs, tā cauri rīsi? Tauriņš jau ir skrekli. Bet ja ritīgs mužiks tāds, ar kušķiem tādiem. Jā, ar vēl atpagātu krekli un tauriņu jau ir uzkarināti. Jā, kas tad notiks? Jautājums, varbūt man tā ir? Tad viņš varēs izrādīt savu īpašo vīrišķo dabu. Tu ar viņas var tā grieztā? Viņi neldo projām? Mierīgi var griezt, neldo nekas projām. Dušā iet ar šādiem? Arī var, ūdens izturīgi. Neesmu mēģinājis. Bet mums eksperimenta rezultātā mēs pārbaudījām, ka viņš ir ūdens izturīgs. Jūs tā kā uz dzīvniekiem viņus izmēģināt tā kā skarbi esat? Vai tomēr uz cilvēkiem? Nē, uz cilvēkiem. Tad jūs riskējat uz visu, jā? Sēt pilnīgi uz visu cilvēku dzīvību? Te īsti nevar ko riskēt, bet jā. Bet ja tomēr kā šķēmba trāpa acī? Kur tas šķēmba? Es nezinu, ko es taisat, varbūt kādu tā nopušināt viņu tur, zin kā, tomēr kaut kā spīdīgi padarīt. Varbūt izlaidiet caur kādai smilšu čupai, ne? Smilšu čupai? Nē, mēs visi ir droši, jums nav neko jāstrauc. Nomirt nevar ar šādu tauriņu, jūs varat tikai labi izskatīties. Tikai labi izskatīties. Piemēram, ja viss seja ir vienās pumpās, tu ar šito izglābsi? Izglābsi? Nē.
Es nezinu, neesmu īsti to tā pārbaudījis, bet es domāju, jā, jo uz sevi jau neviens neskatīsies, ja jums būs šāds tauriņš. Vispār, jā, labā atbild. Tev vēl man jautājums. Tu ar dejošanu vēl nodarbojies? Ar dejošanu? Jā. Kad esmu bijis dejotājs? Tomēr kā prezidentam tev jārāda, ka savai tautai piemērs ir. Prezidenta kandidatūras laikā, tur bija deju konkurss. Es tev atceros. Nu, kā tev gāja? Jā. Tu domā, mūsu skolā bija jā, tur bija tāds deju konkurss. Bet es nepiedalījos deju konkursā. Tā kā tu pieteicies, tomēr atteici sev, jā, tā kā uzmeti tautu. Es nezinu, varbūt kaut ko jauns, bet bija balē, mums bija deju konkurss, bet es tur nedejoju, jo es viņu organizēju. Tu viņu organizēji, bet tomēr organizatori, mūsu skolā organizētāji arī piedalās tā kā ar savu priekšnesumu. Jā. Tā kā tu pievīli? Nē, kādam jau ir jāskatās no malas, kas un kā notiek, lai viss būtu ok. No malas skaties. Tas nozīmē, ka nākotnē tu skaties, kā pārņemta uzņēmuma no malas? Nē, es darbošos. Baigi sarežģīts jautājums, tu man uzdod īstenībā. Ir agrs rīts, ir grūti. Visiem ir grūti, visiem ir darba dienas. Tev ir grūti taisīt, man ir grūti intervēt. Sadzīvosim ar dzīves grūto situāciju. Jā, un kā tu izvēlies tonīti pa vidu, kādu tu liec? Un vai tu pats viņu uzšuji? Nē, apvelc un piešuji ar diedziņu. Jā, mēs paši šujam, paši visu daram un... Toni izvēlējos, šitais manējais personīgais un šis vairāk formālais tauriņš. Tā kā reprezents, jā, vairāk. Jā, nē, piemēram, šitādu var uz uzvalku, pie uzvalku uzvilkt arī un tā. Jā. Kādas ir iespējas aizdegties viņam, ja viņš ir no koka? Ja tu viņu ilgi tur zem uguns, tad viņš aizdegsies, jā, bet... Laka tā ir tā kā uguns, ir drošā vai kaut kas tāds, vai tas vienkārši tā kā pārliec pāršķidrums? Nē, laka ir vienkārši nolakot pāri. Šķidrums tur nav īsti tā lietas. Laku, jā? Jā. Tas ir laku. Un es tā skatos, vēlreiz, ka šis šuvums parasti kāds zigzveida, Z-burtiņa veida tāds kā šeit ir, vai man dienī? Jā, jūs jau zināt turpmāko teicienu. Kā tu raksturo savu šuvumiņu? Tas kā improvizācija vai vēlas nakts stundā tas bija? Es varu arī atteikt, agrā rītā. Agrā rītā? Jā, saprot, grūti jau ir. Tev gan intervēt, gan man strādāt, gan šūt. Tas ir baigi grūti. Jā, grūti tā dzīve mums visiem. Vai tu varētu pastāstīt man, lūdzu, kas ir skolēnu mācību uzņēmumu? Tavas domas par to? Skolēnu mācību uzņēmums, principā tas ir tas pats lielais uzņēmums, tikai veidots skolā. Un skolēni ir tā darbinieki un arī tā dibinātāji. Un ļoti lieliska pieredze iegūt vienkārši zināšanas, jau kaut kādas, kas tev varētu noderēt nākotnē. Protams, uz lielu peļņu tā īstā nevar skatīties, jo tas būs tad, kad atvērs savu lielo uzņēmumu, bet trenēties un mācīties tā ir vienkārši ideāla iespēja. Jā. Tad tu to kā atbalsti, to iespēju, kad ir tāds skolēnu mācību uzņēmumi? Protams, jā, jo šis ir mans jau otrais skolēnu mācību uzņēmums. Pirmais bija taisījām koka kastītes, šoreiz koka tauriņus. Un, jā, jo ik viens var iesaistīties skolēnu mācību uzņēmumu veidošanā gandrīz visās skolās. Un tāpat kā Spīdolas ģimnāzijā, tāpat arī valsts ģimnāzijā to var izdarīt. Jā. Tu minēji, jūs taisījāt koka kastītes. Jums tā kā klauni šāvās ārā no viņām vai kaut papīrīši? Nē, tas bija... Parastas kastes vienkārši atver un apskaties. Nē, parastas kastītes nebija, tas bija tējas kastītes, tējas maisiņiem. Mums bija tā skaists, varēja salikt rindiņā tējas maisiņus. Arī cilvēkiem patika ļoti. Patika? Un kāpēc pārtraucat vai tomēr darat vēl to? Skolēnu mācību uzņēmums ir aptuveni uz vienu sezonu. Tas ir aptuveni no kaut kāda novembra, oktobra līdz pat maijam. Un tad, kad ir mājas, tad tev ir jālikvidē savu firma. Tu kā bankrots jāuztais, jā, viss tur kaput. Vai tu beidz savu uzņēmumu ar plusiem vai ar mīnusiem. Tas jāstāsta pēc tā, cik daudz esi strādājis. Un kā tev tas sanāca? 8. klasē ar koku kastītēm bijām plusos. Un tagad mīnusi? Nē, nevarētu teikt mīnus, bet pagaidām mēs vēl netaisamies beigt. Mums vēl ir vairāk mēneši priekšā, ko strādāt. Tad tomēr ir mīnus, jūs cerat tik līdz plusiem. Nē, mums tagad ir jau plusi, un mēs ceram uz vēl lielākiem plusiem. Jā, tad tas priecē, tas ir labi. Mīļie bērni, atcerieties, ka ir iespēja nākamgad, uzsākot mācību gadu, izveidot arī savu uzņēmumu. Tie var būt tauriņi, telefoni, pulksteņi. Es reklamēšu viņu, jā, tomēr viesis man atdos tauriņus man arī. Ir iespēja 8. klasēm ir viena cita skolotāja, otram cita skolotāja.
Izvēlieties savu skolotāju un taisiet savus tauriņus, nē, jo viņš būs dusmīgs. Taisiet zīmuļus. Šis bija Roberts Kroģeris ar koka tauriņiem. Tikai neaizdedzieties. Nopēc labi. Tev nāk īziņi paigi bieži. Tāds rīks. Jo. Jā.